No tiem, kam metilspirts asinīs, pārējām pie tiem, kam benzīns asinīs – folkreis. Jūnija beigās pirmoreiz Latvijas vēsturē notika folkreis sacensības. Tas ir jauns autosporta veids, kura pamatā ir pavisam nopietns autosports, bet ar izcili zemiem naudas tēriņiem. Tehnikas izmaksas tiek kontrolēts ar mašīnu pirkšanu un pārdošanu. Tas nozīmē, lai uzvarētu, sportists tehnikā var ieguldīt kaut 1 miljonu, taču, ja mašīnai sacīks laikā pieteiksies pircējs, tad tā jāpārdod par 950 eiro. Turklāt sportists no šī darījuma atteikties nedrīkst. Pašu tehniku arī iespējams salikt par minimālām izmaksām. Ja būvējot mašīnu iztērēsiet, piemēram, tikai 600 eiro, 350 paliks pāri. Un galvenais – pārdodot citam savu automašīnu, dārgie atribūti, sēdeklis, drošības jostas un stūres rats paliek pie līdzinējā īpašnieka. Izklausās jau intriģējoši, bet kā to visu sākt un vai tiešām mašīnu sacensībām var uzbūvēt par tik mazām izmaksām un cik ātrā laikā tas iespējams, īstas skaidrības nav. Tāpēc ātruma cilts kopā ar Latvijas Automobīļu federācijas galvenajiem folkreis aizsācējiem nolēma to visu pārbaudīt. Pirmais, ko darījām, noskatītās automašīnas īpašnieku, savedām kopā ar potenciālo pircēju un cilvēku, kurš tad viņu savā garāžā būvēs, lai jau 26. jūlijā varētu braukt un piedalīties 3. folkreis sacensībās. Tā pamatdoma ir tāda, ka redzēt arī mums pašiem, gan federācijā folkreis jauns, gan visiem potenciāliem dalībniekiem un esošajiem tas ir jaunums, un tad redzēt, vai tas mīts par to, ka var uzbūvēt šobrīd 2 nedēļās, nu jau pat mazāk 1,5 nedēļā, par pilnīgi mazām naudiņām, vai var uzbūvēt folkreis mašīnu. Un šobrīd, teorija rāda, ka var uzbūvēt. Tagad mums būs praktiķi, kas ķersies tam visam klāt un mēģinās pierādīt, ka to arī praksē var izdarīt. Mēs pirmkārt uzzināsim, cik naudiņas vajag, jo visu laiku ir tas stāsts, ka par 950 eiro sporta mašīnu nevar uzbūvēt. Var uzbūvēt, un tad mums vajag noskaidrot, cik tas laiku prasa. Un šobrīd zinot, ka sacensības ir 26. jūlijā, mums ir tik un tik dienas. Jā. Tad pārliecināsimies. Pirmdiena, 13. jūlijas, Mārupe. Notiek jaunās automašīnas iegāde, kuru nezinu kāpēc saimnieci ir nolēmusi pārdot. Īstenībā es biju nolēmusi viņu jau tā kā metālūžņos nodot. Un kādu laiku atpakaļ, pirms mēs viņu noņēmām no uzskaites, bija doma, ka varētu tomēr tā kā sporta auto, viņas arī pašmijām tā gribējuši taisīt, bet bērni un viss cits. Un līdz ar to viss tā ideja palika neīstenota. Bet tagad 3 gadu stāv, cik viņi ilgi stāvēs. Un tad mēs domājam, ka vienkārši jātīra tā garāža laukā no tās mašīnas. Un bija doma atdot metālūžņos, kā es teicu, bet tad mēs iedomājāmies, ka varbūt ir vēl cita iespēja. Un te viņai ir cita iespēja. Man liekas, tas ir labākais veids, kā varbūt kādam auto arī beigt savu dzīvi šādā veidā, nevis kaut kur metālūžņu lielākā audzē. Tā kā šis tāds labs risinājums. Jā, šis autosporta veids ir ļoti atbilstošs pēdējos gados neizmantotu sporta tehnikas atgriešanai trasē, jo vecās krosa, treka un citu autosporta veidu mašīnas izejot pārbaudi ir kā radītas folkreisam. Šo automašīnu iegādāties nemaz nav tik viegli, jo mašīnīte tik ļoti ir pieradusi pie savas garāžas, kā pretojas pārdošanai un promvešanai. Braucam rīka pircēji, tas neatur, un mašīna vienalga tiek iegādāta. Viņa ir noņemta no uzskaites, jā, to tu zini? Skaisti. Paldies. Lārulē. Jā. Paldies. Tagad automobīļa īpašnieks ir Mārcis Purviņš, kurš jauniegūto Mazdu ņems pie sevis uz garāžu un pārbūvēs par folkreis automašīnu. Kurš gan negribētu cīnīties sacensībās ar lētām izmaksām par iekļūšanu pirmajā trīniekā? Šai mašīnai tiks dot otra iespēja. Manā autoservisā strādājošie prasmīgie puiši ar savām rokām viņu varētu atgriezt tādā stāvoklī, lai ar viņu varētu piedalīties sporta sacensībās. Tā doma bija tāda, kad šo mašīnīti iepirkt, tad viņu uzbūvēt un dot saviem servisu puišiem, lai viņi varētu piedalīties sacensībās un mēģināt gūt sev kaut kādas pozitīvas emocijas. Cik daudz naudu jau līdz šim ir iztērēta? Šobrīd ir iztērēti 70 lati mašīnas iegādēji, un tad mēs esam aprēķinājuši, ka mēs varētu iekļauties
teiksim, tajā summā, ko ir noteikusi Autosporta federācija, 950 eiro. Vai ir kaut kas īpašs, ko liks iekšā, lai viņa pārspētu konkurentus, kas jau tagad brauc? Ņemot vērā to, ka ir 950 eiro summa, kuru nav ieteicams pārsniegt. Pārsniegt jau var, bet nav ieteicams. Tad es domāju, ka puiši centīsies to jaudu, kas tai mašīnai kādreiz ir bijusi, un varbūt tās vēl kaut ko pielikt klāt ar savām zināšanām, ko viņi ir, es ceru, ko viņi ir iegūši savu laiku, esam par mehāniķiem man autorallijā. Pirmais solis ir spērts. Spēkratu jaunais īpašnieks ved uz garāžu, kur jau uzreiz ķersies pie darba, jo līdz 26. jūlijam ir jāpagūst uzbūvēt mašīna gandrīz no jauna.